visiem. Copējam zivis, kurus neķerās. Šodien ir fīders iemests. Un paralēli ķeršu uz pludiņu. Vienkārši iemet fīderu, pārbaudīt, tā moškas fīdera labāk būs nekā uz pludiņu. Nu tā. Pagaidām klusums. Pinki, motilis virsū. Ir garneles svaigā, karaliskā. Bet es domāju, vimbas vēl nav, jo bauska arī švaki. Tetelē esot vimbas, tā kā. Bet gribētu baigi makšķerēt, smuks laiks. Barība ir, viss ir. Šodien man ir dzimšana diena, tā kā variet mani apsveikt. Neaizbrauc, aizbrauc makšķerēt, jā. Nevis svinēt. Nu, tālūk. Jā, jāmakšķerē ir. Tāds laiks nevar nemakšķerēt. Te mums tā ir fīderīts, iebombardēts. Nu, te mums ir mūsu upe skaistā, kur man zivis neķērās pagājušajā gadu. Pavasarī gan ķērās, jā, ka vimbi iet, tad jau ķerās. Nu, mēģināsim, bet nu izskatās jau nepārāk. Ūdens tā kā vasarā zems, meldri kaut kādi peld, mazi gabaliņi, miljons. Nu tāds, bišķiņ duļķīts. Nu redzēs. Vismaz kādu kaut ko noķert vai kaķim. Jā, nu tā. Šodien vēlā copa, kamēr no darba, kamēr uz makšķernieku veikalu, kamēr izvārīja grūbas. Vēl grūbas ir, jā. Uz pludiņu pamēģinās. Kamēr sataisīja bārību, kamēr sakrāmēja viss, kamēr atbrauc. Pusdienas laiks klāt. Šodien laikā jābrauc mājā no copas, es tik atbraucu. Nu jā. Tā. Tā kā jāsien makšķer pludiņu un jāsāk copēt. Nu ko? Jāžvidzina iekšā. Nu tā mums te izskatās. Jā, redz kādi pinki un samaloja mani pinki, nes balti. Un motils. Te mums ir skrotīte. Lai iet gar dibenu. Gultni. Dziļums tāds metram pāri bišķi, nu metrs. Plus mīnus. Iebarots ir. Nu to fīderu es nezinu, tur man liekas nekas nebūs. Tur jāuzliek ir vienīgais garnele. Un tad, ja būs, tad būs. Tur tā nevar novaktēt abas divas. Pludiņi jāskatās un kur fīderi nav laika skatīties. Es jau pieliku to grabulīti, bet nekas tur nē tāda muļķošanās. Ņemšu jau ārā fīderu, uzlikšu garnelīti, tad lai stāv tur. Es zinu, ka tur jāpārmē tik pēc 5 minūtes barību, lai visu laiku ir. Nav man laika, man jāķer pludiņu. Tas tik tā. Kaut kā. Kaut kā, jā. Baigi kaut kā ķerās. Un kā bišķiņ mazāku dziļumu. Es jau mēģināju dikti precīzi gar gultni noregulēt dziļumu, lai iet. Un tāpat kaut kur ķerās. Nu jā, upe nav iztīrījusies. Ui, ko es tur iemetu. Tā ir. Vačiņi aug visās malās. Visi krasti, kā bija rudenī bačiņi, tā viņi tagad tur stāv. Tagad pieaugs jaunie klāt, nu būs džungļi. Cerams, ka nākošo ziemu iztīrīsies. Izies ledus ar visiem bačiņiem. Pagaidām skumji. Nu, nekas jau tā arī nebūs. Tā arī paliks viss. Tā mums iet.
Zacene man ir karaliska šodien. Tā kā ir cerība. Ir cerība. Ievālēju 5 bumbas tādas apelsīnas. Nu, man barība ir kopā ar zemi. Es jau savādāk, Baigi sālīt sanāk tīru barību dragāt iekšā. Tik daudz vajag un kudā. Tur kāds, nezinu. Tā kā es baroju, tad, tur ir bankrots. Un tikai ar zemi. 1/4, 1/5 pat citreiz samais. Tāda smaržīga barība vēl ir 1/4 parasti. 3, citreiz 3 kilogramiem zemi. Nu tā uz aci. Es jau tur nesveru. Spainī ieberu un uz aci apmēram. Miers. Samais ar mikseru un gatavs. Daudz nečakarējos. Jo tā barībām es nezinu, man liekas, zivs nāk uz jebkuru barību. Tur pilnīgi dziļi violets. Vai raudai, breksim, vai tur garneles, vai kas tur. Nāk visas zivs klāt pie barības. Es tā domāju. Ja viņi nenāk, tad viņi nenāk. Ne pie kā. Ja viņas vai nu tur nav. Tas, kas tur rakstīts uz tām paciņām, es domāju, tas jau vairāk ir priekš makšķerniekiem. Es tā domāju. Man tā radies iespējas gadu makšķerējot gadiem. Nekas tur nav. Ja viņš ir ņēmējs, tad viņš ņem. Vienalga, kas tās paciņas tur ir rakstīts, galvenais, ka tu esi iebarojis, viņš nāk klāt un skatīties, kas tur smaržo, garšīgs un viss. Kaut kā tā mans viedoklis ir tāds, jā. Kā viņi te tāds, viņš tā blegi smuki tagad. Nu, iet pretī, griežās uz riņķi, tas iet pudiņš. Baigi forši. Bet baigais klusums. Baigais klusums. Izbarošu visu barību un braukšu mājā. Opā. 6 grami pludiņš man ir. Vimbinieks. Tā viņi sauc pa vimbu pludiem. Parasti jau 10 gramu ņem, bet man 6. Te 10 nevajag, te nav nekāda baigi tāli jāmet. Vēja nav, strauma nav baigā. Tā kaut kā. Var jau vēl pat mazāk te uzlikt. Vieglāk. Vajag būt labi, es domāju. Ja jau būs, tad jau būs. Ar tiem 1 gramu pludiem, 2 gramu pludiem, nezinu. Ne tur ir vējš, ne tu iemest, ne tu ko. Ne tu viņu tur noturēt kaut kur vari. Tā man liekas, jā. Gaidi, kad vējš beigs pūst un tad met iekšā. Savādāk nevar jau iemest. Pa vējam aizlido. 1 grams, kas tas ir? Tas nav nekas tā kā ots. Smuki tagad iet. Ļoti smuki. Šito kameru nevar pietuvināt. Var, bet tur drusciņ tikai. Tā kā nav jēga. To, ko pludiņus visi rāda, copi,
tur ir pilnīgi cits kameras, cik es sapratu, tās ir, nav tādas, tās nav tās sporta kameras, bet tās, lielākas, tādas garanas, ar atveramo to ekrāniņu, tās var tur uztaisīt to zumu, viņam pievilkt, kā kurai, citām tur skatījos 16 reizes var pietuvināt, citām tur 32 var pietuvināt, tā riktīgi. Tad tu pievalc klāt to pludiņu, tur viss smuki redzi, copīt, viss. Tā, ar šito nav tur nekā. Tikai tā, jā. Var sakot, te ir ļoti forši viss, bet neķerās, pat necupē. Nezinu, kas, es vēl grūbas likšu, man vēl ir grūbas, man vēl ir sliekas. Tā kā barosim un mēģināsim makšķerēt kaut ko. Te nevar saprast nekādu. Vietām viņš aizķerās, vietām viņš iet smuki, un tā akalā aizķerās. Un tur nevar to dziļumu tā perfekti dabūt. Viņš tā. Tad jātais baigi seklēs, tad lai viņš iet visam pāri. Un tad atkal attiecīgi varbūt nekas neķersies. Bet tāpat nekas neķerās. Būs jau labi. Izskatās jau burvīgi. Es viņu laižu savā nodabā, lai viņš peld, netur tur neko, nevar jau tur neko noturēt. Viņš reiz sāk buksēt pie krasta. Un kaut ko man 6-metrīgā makšķera vienalga. Nevar viņu novaldīt. Aukla 0,2, nezinu, nekas tur. Šeit neko tur. Lielu plūdu vajag, un tad var kaut ko tur mēģināt varbūt. Tiem mazajiem te nekas nav. Nevienas copes, un smuki tā nogāja to gabaliņu. Motili jau ēd, pinkus ēd, vīķi, raudiņas, tā kā zivtiņas mazās ēd, to tosnu ēd. Es redzu, jau visu varošanu nav. Kataklizma. Kas noticis ir pasaulē? Divis neķerās. Es nemāku ķert. Kur ir vaina laikam. Jā, kad pusdienas laikā atbrauc makšķerēt, grib kaut ko noķert. Zivis jau aizgāja kaut kur gulēt, jau pāēduši jau sen. Forši viņš tā aiziet, apstājās un mauca atpakaļ pats. Tā kā nav tik daudz jāraust ārā, jāvalk, jāmat. Viņš pats aiziet atkal, un atkal viņš aizies turien. Tā forši. Varēja vēl copēties kaut kas. Skaistums neaprakstāms. Jā. Labi, jāizvelk ārā fīders. Jāuzliek svaiga garnelīte. Un, ko es noķēru? Niedru gabalu, meldru. Un. Jāpielādē barotava un jāiemet, lai viņš tur pūst. Kaut kā tā. Kaut kā tā. Tarampam. Tā, es pārvācos. Bišķiņ tālāk pagāju. Tūlīt ieslēgšu mikrofonu, lai labāka skaņa. Tūlīt būs. Neslēdzās iekšā. Dievrokā.
Tā. Dziļums ir daudz lielāks, 1,5 metra vismaz. Te nepeld tie bačiņi, tie meldri sīkie nepeld. Tur viņi uz riņķi griežās kaut kā, es nezinu, galīgi. Un te ir tīrs viss dziļums. Un iebaroja tikko bija laikam cope vai zāles, nezinu. Es tagad vienkārši grūbiņu, tīru vienu grūbiņu. Skatīsies. Te ir raudu vieta, te kādreiz bija. Vismaz kādreiz bija. Batonus var ķert. Laikam jau tās bija zāles, kas man te likās, ka cope. Bišķi ķerās, jāpamat bišķiņu uz tālāk, metru uz priekšu. Bet, nezinu, kas te būs. Izskatās ļoti labi. Kluss, mierīgs, dziļums, straume nav liela, lēna straumīte. Nu jā, rudenī te nekā nebija no raudām. Jā, tas ūdens pagājuši gadu nebija. Baigi zamais ūdens bija. Viss dzidrs, varēja redzēt visu upes gultni. Nevienas zivs nevarēja redzēt upē. Kas tas? Laikam tās ir zāles. Bišķiņ jāuztais man bišķiņ. Bišku. Saklāku. Čuču. Pa 5 gramiem. Tā. Nu. Laiks jau nu skaists. Kas man te tagad notiek atkal? Nu, tu padomā. Vajag viņam tā ieķerties? Tuk. Jā. Tas ir vispār. Tas ir kaut kas, nu, pa kameru. Dieva zīmes. Nu, vajag tā trāpīt. Nu. Kaut kāds ārprāts. Tā, aķis vietā, visi vietā. Aptinās aukla ap makšķeri. Tāpēc man sanāca, ka nevar iemest. Reklāmas pauze. Un tā, tūlīt. Pārtaisīju makšķeri. Pludiņu citu un uzliku to buksierīti, valkonīti. Slīdošo paudiņu svins apakšā. Paudiņu, jā, te var slidināt augšā, lejā, kur gribās. Tā es viņu līdz ar gan svinu uztaisīju, lai āķīts iet, un pa straumē viņš būs augstāk. Skumji. Šodien neviena cope nav bijusi. Es vispār nesaprotu. Kā tas var būt? Nu šitā viņš mazāk ķerās arī. Jo gar grunti iet tikai svins. Tā tur āķīts iet, viņš visur aizķerās. Es katras zālītes. Jā. Nu, uzliku pinkus. Es jau te pirmīt nomēģināju visu ko. Motili. Vienkārši bez nekā tīru motili. Tikai pinkus, tikai grūbu. Nevienas copītes. Baro, nebaro. Zivju nav. Es esmu šokā.
ķerās. Jā, tas svins. Nu tā. Un grūbus es vāru 45 minūtes no vārīšanās brīža. Uzņem laikā, sāk burbuļot. 45 minūtes slēdzu nost, viss. Nokāšu, zem krānā nē, vienkārši nolēju lieko ūdeni nost, to tumīti un viss. Braucu copēt. Es, ka zem augstu ūdens skalot, viņas paliek mīkstāks vēl. Varbūt. Es tā domāju. Jau uzreiz vāroši pabāž zem augstu ūdens tekoši. Es kādreiz arī tā darīju. Tāpat tur nekas neķerās. Ja ķerās, tad ķerās. Ja neķerās, tad tur neķerās. Dzimšanas dienā manā pat nevar noķert nevienu zivi. Ne maziņu, ne pavisam maziņu. Vienkārši nav. Zivju nav. Kā viņš tā ķerās tagad? Pirmīt neķerās, tagad ķerās. Nu, jā. Jā. Tā jau foršs laiks, vēja nav. Pasakaini, silts. Zivju arī nav. Tūlītās iebarošu vēl, iebombardēšu. Ko te es to barību darīšu? Atkal vistām jādod. Turi, neturi, bezjēgā. Jā, kaut kas te nav. Pāguru laikam. Kaut kāds posms laikam, kad zivs nekožās. Tā jau, ka sāks viss pēc kārtas ķerties. Neķerās zīvē. 3 stundas nevienas copas nav bijuši. Nekas, ne mazas zivs, ne lielas zivs, nekāda. Redz, tāda, pinkiņš, motelīts. Pat vīķa nav. Iebaroju tādu stipri nespieda barību, lai tāds mutulīts kaut vai. Nē, draugs tur to var. Nav, ja viņi būtu. Es jau tur tā mēģināju un šitā, un tā, un vēl kaut kā. Nav, copas pat nav. Kad zivs te vispār būtu, tāds jau, ka te vispār nav zivju. Es nezinu, kas te ir. Vēlāk būs gan jau, ka nāks tā vimba, tad jau varbūt parādīsies dzīvība. Sapali ir, un rauda ir, un asars, bet tagad es esmu pārsteigts. Jā. Traki. Cilvēkam jābrauc mājā kūka ēst. Kā nav, te nav.
Jā. Brīnumi. Pavasara brīnumi nav. Ir šitādi brīnumi, bez zivju brīnumi. Es nezinu. Nu jāņem nost tā kā viss. Jāliek grūba, jāpamēģina. Grūbas ar nekā nav. Jādod būs vistām būs, vistām būs prieki, tārpi, grūbas. Vismaz kādam būs prieki. Jā, te savāri ir tā kā tonu ar grūba. Nu, lieksim grūbiņu. Agrāk jau smuki, kad ķērās tās raudus, tik pludiņš pazūd un piecērt un gatavs, un rauda galā lielā. Tagad nevienas copes šodien, nevienas. Ni. Jā. Bačiņi sāk peldēt kaut kādi te tagad. Nu, kas te tagad aptinās, man? Aptinās. Vēl pusstundiņu nest ir makšķera. Nu, nav. Viss jau ir forši. Bet dzīves neķerās vispār. Absolūti. Tur, kur viņām ir jāķerās, viņas neķerās. Viņu nav. Varbūt ir, nezinu. Jā. Es jau esmu 3. vietiņā. Pārvācos atkal. Atkal iebaroju. Nu, sākumu nebaroju. Nekā nav. Tagad sabaroju. Nekā nav. Baigie bačiņi griežās tie. Meldri. Sasodīts. Kur ir zīvis? Kāpēc viņas nekožās? Nepinku, negrūbu, nemotili. Liec kopā, liec atsevišķi. Negribu un viss. Kaut kas nav. Viņām tur kārtībā tām zivīm.
kaut kāds, viņiem tur savu fiška laikam kaut kāda. Nav īstais laiks. Mums ir pavasaris, viņām vēl nav pavasaris. Pēc ziemas tas kaut kāds stress, depresija, ledus nokusa. Tagad viņām depresija kaut kāda. Kamēr pieradīs, ka nav ledus, jāsāk ķerties, ēst. Met tālāk, tuvāk, bezjēgā. Tiešām. Pēc ledus depresija. Tā varēs nosaukt video. Zivju pēc ledus depresija. Nu, ko tu tur pīnies? Pavads jāmaina nekam. Ja viņš iesāk piņķoties, tad jau viņš viss vairs nepārstāja. Pāris metienu un atkal būs. Sāk rullēties, tad viņš jā. Laikam jābrauc pie mājās. Jāgaida, ka zivīm pāries kreņķi, depresija. Un tad jābrauc makšķerēt. Jāizbrauc citu kādu upīti. Pameklēt vimbas. Varbūt. Varbūt, jā. Uz Ventu vai Gauju. Ventu jābrauc, tur vislielākās vimbas pasaulē ķerās. Jāzina vietas, atkal jāmeklē vietas, kur var piebraukt, ka neiešauj sāli dibenā saimnieks. Nav būts nekad mūžā. Jābrauc būs skatīties, kur visi ķertās lielās vimbas. Ar tām vimbām ir asaku bunti vien ir. Kāpēc viņām tur kaut kādi ierobežojumi, nesaprotu. Igaunijā vimbas esot tā kā nezāles. Neuzskat pa zivi neviens. Nevienam neinteresē viņi. Cik ķert, cik tu gribi. Tā man stāstīja. Nu tā jau ir. Tur tak nav ko ēst. Kūpināt viņu tā. Aiz gara laika var tur palobīt no tām masakām tā. Bet, ja gribās ēst, tad taču cilvēks nevar paēst. Jāsēž un jāloba asaks. Šausmīgas asaks viņām. Nu, piepeldēja man viņš pie krastā. Pie krastā arī zivju nav. Zivis ir, 100 punkti, ka viss ir. Viņām ir kaut kāds posms, kad neēd neko. Var sakot, jātinās mājās. Man noriebās jau. 4 stundas, nevienas copes. Nevienas. 0 copes. Ne zivis, bet copes. Saprast, zivis. Būtu vismaz copes, bet pat tās nav. Jā. Nu, bet tā gribējās pamakšķerēt. Tik smukā laikā. Nu. Ni.
Terē, mīļie, mani skatītāji. Arča brauks mājā. Ēst kūku. Un dzert kafiju. Kā nav kazai piena, tā nav. Paceļ asti un lai apakaļ. Jābrauc kaut kur citur medīt dzīves. Šeit atbrauksim tad, kad Vimba būs. Te vismaz var piebraukt pie pašas upes. Mašīna blakām tika sasvietīs iekšā un dragā mājā. Nav nekur jāiet kilometrus ar tiem spaiņiem, visām makšķerēm, un tas besī jāstiep tā barība. 10 kilogramu vismaz. Visu pārējie halami vēl. Badapātagas. Krēsliņš. Visi turētāji makšķeri. Kā kamielis, kamēr aizēja, tad beigts. Tā. Nu labi, es kārtošos. Nu, es braukšu mājā. Jubilārs brauc mājā. Bez zivī. Bez copas. Gadās, jā, re. Kāds skaistums, nu. Jā. Nezinu. Nu, zivis ir, jā, bet negrib ēst. Ne. Tā jau nevar būt, ka zivi nav upē. Spainis barības ir izbarots. Nu, ar zemi, protams, kopā. Nu, vienalga. Un pa copi neredzēju. Jā. Nu, kaut kā tā. Skaistums neaprakstāms. Bez. Jā. Labi. Paldies, ka skatāties. Paldies, ka abonējiet. Abonējiet vēl. Man vajag vēl. Labi. Nu, tad jā. Daudz laimes dzimšanas dienā, Arti. Paldies. Tiksimies pie citas upes. Noteikti fīderi. Uz Vimbu droši vien. Kādu nezinu, nu kaut kā drīz. Jā. Nu, kaut kā pagaidām šeit goļaks. Ir jau ļoti skaista upe, visi labi. Bet gribās jau kaut ko noķert ar. Visa diena pagalam. Nomakšķerēju 4 stundas, jā. Nepiesitienu. Ir par ko padomāt. Nekas. Jā, labi. Visiem čivriu. Tiekamies nākušajā copē. Turās.